Šīs dienas raidījuma galvenie varoņi visu savu jaunību, savu enerģiju, jā, arī savus līdzekļus ir ielikuši, lai būtu šeit, viņu jaunajās mājās, Inču kalnā. Bet kaut kas kripatiņi pietrūkst, lai varbūt tas interjers, iekārtojums viesistabai būtu tieši laikā. Elīna mums šodien palīdzēs ar to visu tikt galā, ar savu dizaineru skatījumu. Jā, protams. Mēs vēl nezinām, kurš to visu plānos, kurš to īstenos, bet tu vismaz varēsi apskatīties, novērtēt, ko tur vispār var iesākt. Jā, paskatīsimies. Čau, Reini! Sveiks! Klausies, baigais dampis, nē? Jā, paldies! Kā uz auto? Čau, Karina! Čau! Čau! Kā piemin tā klāt. Bet mēs esam ieradušies pie jums, jo pieteicāt viesistabu. Dzīvojam istabu. Kā tā izdomājāt? Nu, tā laikam ir tā telpa, kur pēc tam jau, kad rudenī, pavasarī, kad ciemiņi brauks, tad tur visvairāk laiku pavadīsim. Tā teiksim, mājas sirds. Un mēs nu pat ievācāmies un ar ko gan sākt, ja ne ar pašu sirdi mājai. Mēs nu pat uzsākām dzīvi jaunajā mājā, kura pagaidām, kā var redzēt, ir ļoti balta. Un būtībā tā kā radošās ieceras vispār nav sāktas. Man pietrūkst tajā istabā kāda dzīvībiņa. Mums ir it kā dīvāns un galds, bet nav nekādu sīkumu, kas padara to istabu tādu mājīgu. Gribās kaut ko drosmīgāku, radošāku. Es teiktu, ka mēs esam drusciņi arī radoši cilvēki. Un tad gribās, lai tas radošums tā kā parādās arī mūsu istabā un iespējams iedvesmo mūs vēl jaunām radošām aktivitātēm vai idejām. Mums ir ļoti svarīgi, domājot par dizainu, padomāt arī par suņiem, jo suņi nāk no pagalma, piemēram, ar netīrām ķepiņām. Mēs ļoti ceram, ka arī IKEA komanda padomās par šo. Kas ir mums paredzēts priekš suņiem tādā viesistabā? Ja dzīvnieki dzīvo iekšā, tad ir jāstāsta kādu dīvānu, pieņemsim pārvalku. Noteikti neņemsim gaišos. Ņemsim dīvānu, kam var mainīt, var izmazgāt šo te pārvalku. Un arī to sienas krāsojumu nevaram atstāt gluži baltu, bet labāk ir tomēr kaut kādu tonīti. Vai ātrāk var to ķēpu aizsmērēt, vai viņi tik ļoti neredzēs. Jūs to pierakstat kaut kur, vai ne? Jo reāli tas tiešām var sanākt, ka jūs paši plānosiet, paši īstenosiet. Jā. Tagad jau istabā varēs redzēt, ka suņi tur ir padzīvojuši. Kā to var redzēt? Baltas sienas, kuras vietām nav baltas vairs. Ejam skatīties. Baltas sienas, kuras vairs nav baltas. Nē, ļoti skaisti klausies, ne? Viss plānojums, viss ir kārtībā, bet es uzreiz ievēroju problēmu. Jā, es arī jūtu. Tas slieksnis ir pilnībā balts, bet īstenībā pa viņu jau bradā. Ko tad darīt? Viens variants ir viņu noflīzēt, otrs variants ir nokrāšot tumšākā krāsā. Jo tāpatās arī tā krāsa noburžāsies, bet tad tev viņu vienkārši ar rullīti pārbrauc, ja tev balto vienreiz pārbrauc, viss jau nākamā dienā sveiki. Sunīts jau atkal atstājas smukas pēdiņas. Tā jau noteikti labi izstāstās pēdiņas, tur tā. Bet klausies, pats plānojums, te nekas cits nav jādara. Pati telpa jau aptuveni diktē priekšā, kas kurā vietā varētu atrasties. Pareizi? Plus mīnus jā, bet var vēl variēt. Es domāju, ka es nezinu, vai man patiktos sēdēt šeit un kaut kur man priekšā būtu televizors. It kā jau forši skatīties pa logu ārā. Es tās puķis vietā liktu un tā nedaudz iegriezts, ne? Es nezinu. Piemēram, es šeit sēžu un man netraucē, es redzu arī, kas tur ārā daudzās. Bet tam ir tev domāta terasa, lai tu sēdētu un skatītos, kas notiek ārā. Kādu alternatīvu tu piedāvātu? Es paņemtu varbūt otrādi, varbūt dīvānu ielikt ar muguru pret logu. Un te, kur mēs esam, mēs tie ieliekam televizoru. Viņā nespīdēs liekas gaismas iekšā. Viņš nebūs kaut kur neizbīdīsies pēkšņi no sienas ārā. Un arī varbūt varēs kaut kā sadalīt to telpu, jo es skatos, viņiem ēdamgalds arī kaut kur stāv. Es domāju, viss par šo telpu ir skaidrs. Tagad atliek tik, protams, noskaidrot, kurš būs tas, kas šo telpas pārveidošanu plānos, kas to visu realizēs, vai tā būsi tu, vai tomēr ģimene, jā, un kādā budžetā būs jāiekļaujas. Braucam uz IKEA, uz izlozi. Laiks izvēlei. Kuram parasti veicas vairāk? Man laikam. Kas ir pēdējais, kas ir tā paveicies? Tikt šovā? Jā, principā tikt šajā šovā. Tā bija tava ideja. Jā. Kāpēc ne tava?
Tāpēc, ka man tik un tā neiet cauri. Tur pat varianti nebija. Tā kā. Tad, nu, lūk, interjera priekšmetu budžets šajā kategorijā, ko tu izvēlēsi 1, 2 vai 3? Es ņemšu tālāko, pirmo. Tu izvēlēsies pirmo. Un tā, lūdzu, tāds, lūk, būs interjera priekšmetu budžets 2000. Nākamā kategorija ir plānošana. Kurš tad plānos? IKEA dizainere vai jūs paši? Es teiktu 2. 2. Būs ļoti interesanti, dāmas un kungi. Interjeru veidosiet paši. Kāpēc Reini, tu uzreiz tā? Tu gribēji tā, ja? Ka paši, ja? Kas ir? Nepatīk mūsu dizaineris? Man patīk, bet es gribu kopā ar jūsu dizaineru piedalīties. Pēdējā izvēle ir, kas tad visu šo, ko jūs būsiet plānojuši, skrūvēs kopā. Kas tas bija? Karīna? Kas tas bija? Ko? Otrais. Jā, jūs esat jauni, jūs esat spēka pilni, tad arī paši skrūvēsiet visu kopā. Kas ir? Ko tik skumīga seja? Es domāju, ka būs vieglāk. Nu, nē, būs liels piedzīvojums, ja, un reizē arī izaicinājums. Nu, tā, lai jūs saprastu, ka te nav, viss ir, ja, tā tad te ir, abi divi skatās iekšā, nē, vai tiešām, ja. Vai vēlties saprast arī summas? Jā. Bija iespēja arī 3000, bet, lai jums būtu sirdsmiers, bija iespēja arī 1500. Nu, re. Mēs paši teicām, ka būsim gatavi piedalīties, tāpēc paši arī varam salikt. Noteikti arī runājām, ka gribēsim paši izvēlēties kādas mēbeles vai vismaz pakonsultēties ar dizaineru. Tā kā būs labi. Nesatraucies, būs ļoti labi un ļoti, ļoti skaisti. Es nedaudz palīdzēšu uzmērīt, lai jums būtu šis plānošanas process vieglāks. Mums vajadzētu nomērīt nišas platumu un griezt augstumu droši vien arī paņemsim. Vēl pastīsimies, varbūt kādas rozetes vai slēdži kaut kur paslēpušies. Tos arī tā kā atzīmēsim, lai jūs zināt, kuras mēbeles var likt, varbūt kādu lampu kaut kur ielikt. Nu, sāksim. Nu, labi, es pieļauju, ka mums vajag iet. Jā, no sienas līdz sienai. Pavelc garāk nedaudz to, un ieloki viņu stūrītī. Tad tu zini savu īsto izmēru. Un izmērus ieteicams ir saukt milimetros. Tas ir vairāk saprotams arī būvniekiem un starp dizaineriem mēs arī pārsvarā visu izmantojam tā kā saucam milimetros. Tad man ir jāsaka nevis 140, bet 1000. Nē, 1, 4, 9, 3. Mēs samērījām, jūs esat saskicējuši, rādat, Nu, šeit var redzēt daļu istabas, tad ideja ir, ka mums ir garais dīvāns, un tad, TV plauktiņš vai skapītis, žurnāla galdiņš, un galds paliek nemainīgi krēsli un bufete vai komode. Super. Man patīk izkārtojums. Vienīgais, ja mēs ķeramies pie krāsām, tad ir bišķiņ pa daudz varbūt. Es arī papildus tam, ka jūs veidojāt skici, es izveidoju savu redzējumu šai telpai. Es izvēlējos diezgan tā kā tumšākas mēbeles, jo jums ir suņi. Tāpēc dīvāns varbūt ne tik košs, bet nedaudz tā kā nomierinošāks. Es ieliku tādus nedaudz kantainus un, teiksim, seklā tipa plauktiņus ar stikla durtiņām. Mani toņi ir nedaudz varbūt savādāki kā jūsu. Es gan neteiktu, ka tas ir tik mežonīgi tālu. Bet es skatos, ka šis ir tāds diezgan tūs. Pieņemsim šo te nišu, mēs uztaisām tumšāku. Un tad mums aiziet tāds gaiši nedaudz, varbūt pat uz bēšo pusi, tas te tonītis. Un sienu šeit es atvēlēju dažādiem rāmīšiem ar bildēm iekšā. Tas radīs to mājīgumu sajūtu jūsu telpā. Man patīk, ka mēs krāsu ziņā jau neviļus esam uz viena viļņa. Jā. Ņemot vērā to, ka mēs, kad plānus taisījām, mēs skatījāmies tikai internetā visu, tad ir ļoti liela nepacietība aiziet un dzīvē apčamdīt tas dīvāns, lai saprastu, ko mēs vispār gribam. Jā, un kāds viņš vizuāli izstāst dzīvē.
Protams, iesim un paskatīsimies, pasēdēsim, pagulēsim, pavērsim skapīšus, cieta vaļā, pabīdīsim, pastīsimies, kas mums vairāk patīk. Kur mūsu divāns. Jā, skatījāmies kaut ko šādu. Jā, ir labs, jā. Liekas, viņš ir tā kā pārāk masīvs priekš tās telpas. Nu, ērts viņš noteikti ir. Noteikti ir. Mīksts, vai ne? Jā. Un viņam arī vēl kās nost pārvalks? Jā, es sapratu, tas ir priekš dzīvniekiem ļoti labi, ja mainās tas pārvalks. Viņš ir varbūt vairāk uz tādu kā tradicionālu pusi. Es jūs redzu vairāk tā kā bišķiņu uz tādu modernāku stilu. Kurš ir modernāks dīvāns? Mans piedāvājums ir šis. Pārvalki ir noņemami, maināmi, mazgājami pilnībā visi. Ja kaut kas sasmērējas, vienkārši noņemam nost pārvalku, ieliekam veļas mašīnā un izmazgājam. Varbūt pēc 3 gadiem es gribu citu krāsu dīvānam. Šos pārvalkus noņemam, pasūtam jaunus un būs cita krāsa. Un kas šī par spraugu? Jā, ļoti vienkārši. Mēs varam atdalīt un ir sēžam dīvāns un otrs var mierīgi atgulties, atpūsties un palasīt. Un tikpat viegli mēs viņu sabīdam kopā. Galvenais ir sekot līdzi budžetam, kas mums ir svarīgi. Neizvēlēties lielus dīvānus, tagad pa visu istabu. Līdz ar to liekam kopā un pastamies, cik lielu summu mēs varam atveltīt dīvānam un cik visam pārējam. Kur ir mūsējās durvis? Man Jā, tās ir tās, ko jūs likāt savā skicē iekšā. Manas izvēlētās durvis bija šīs pelēcīgās, un viņām ir šī fantastiskā puša. Viņas bez puša var attaisīt? Viņas arī bez tā var attaisīt. Ar šo sistēmu ir tā, ka tu viņu var izprojektēt, kādu tu vēlies. Lielāku, mazāku, rāmīši balti, rāmīši tumšāki. Tas ir tas bonus šim, kad, pieņemsim, jūs tagad esat uztaisījuši vienu variantu, un pēc, 2-3 gadi, mēs gribam tagad sarkanas durvis, lilā vai zilas. Nākat šeit, izvēlaties durvis un savai sistēmai pieliekat citas durvis vai arī vēl kādus plauktus kombinācijā. Un tad es jums parādīšu, ko jūs bijāt ielikuši. Šos te. Jā. Tie ir, kā teiksim, monolīti un nepārveidojami. Bet viņš tāds kompaktāks sanāk. Ja mēs varam, piemēram, to dabūt no sienas sienai, tas šis kā būs, tā arī būs. Jā. Viņam pie viņa ģimenes var piemeklēt klāt arī citus draugus, bet tad atkal, varbūt kaut kas no viņa ģimenes nepatīk vai kā. Šai ir iespēja vairāk tā kā variēt. Viņam apakšā. Es tādu nebiju redzējusi. Bet vai mums tādu vajag? Tas ir bišķiņ varbūt nedaudz ārpus mūsu budžeta. Ja ar to plānošanu varēsim tā kā novariet šo te budžeta jautājumu, kas mums ir šoreiz svarīgs. Esam apčamdījuši, pasēdējuši, izsprieduši par mūsu mēbelēm. Kādi jūs iespēdi? Būs jāskatās mūsu skices un jāmēģina saprast, kas ir tradicionālais, kas ir modernais. Jā. Būs viss jāliek kopā, jārēķina budžets. Protams, tas ir galvenais. Nu ko? Saliekam, apdomājam un tiekamies pie mēbeļu montāžas. Labi, tiekamies. Tiekamies. Pēc skices, kad taisījām, mums bija nedaudz savādāki toņi. Realitātē mēs arī izvēlējāmies citus toņus. Kā jums šķiet, kādi ir toņi sanākuši? Ir varbūt bišķi tumšākā, man likās. Jā, nedaudz tumšāk. Man ļoti patīk. Neesmu krāsu eksperts, bet es parasti vados pēc tā, vai ir sajūta vai nav. Un šoreiz es skatos un ir sajūta. Man tas ļoti patīk. Būs tāda mājīga, silta, dzīvojama istaba. Ir pats labākais pienācis. Mēs varam ķerties pie mēbeļu salikšanas. Nagus nebojā. Es jums parādīšu triku. Noteikti katram mājās ir cepšanas lāpstiņa. Re, kur ir stūrīts. Mēs vienkārši smuki attaisam vaļā kastīti.
Jo kastītes kartons mums būs kā pamats, uz kura mēs to mēbelīti liksim, lai nesaskrāpētu vai nu grīdu, vai nu pašu mēbelīti. Un otrs svarīgākais ir šis te. Tā būs mūsu šīs dienas bībele. Ķeramies tālāk. Šis ir viens no mūsu TV galdiem. Jāskrūvē iekšā. Šeit var to darīt ar skrūmašīnu, bet es to bieži vien daru ar rokām, tāpēc man ir bail, kad es nesalaužu pašu to materiālu. Visbiežāk pieļautās kļūdas, ko parasti kādi skrūvē, tas ir, kad es taču liku viņu jau tur kaimiņam un es zinu no galvas. Saliek, un tad viss saliek kopā. Bet kāpēc tas kartons vai tie caurumi ir tajā pusē? Un tad ir, laikam jā, aizmirst pastīties. Tādas biežākās kļūdas ir savu spēju pārvērtēšana. Pie šiem arī to spēku ļoti nevajag. Jā, viņš ieiet iekšā, super. Tā. Man ir iekšā caurumos. Viducīts arī ir, jā? Tev ir? Jā. Un tagad mēs varam... Te ir iegāja viss iekšā. Super. Pirmais TV galdiņš ir gatavs. Nu, skaisti. Ja paliek pāri detaļas, kas ir vajadzīgas vienkopus, tad ir jādomā. Tad kaut kur ir pielaista kļūdiņa. Kaut kur es biju dzirdējis to joku, kad IKEA mēbeļu salikšana ir labs laulības pārbaudījums. Mums būs ko pārbaudīt savu laulību. Tā kā Karina un Reinis ir jauns precēts pāris, un viņi ir samērā krāsaini cilvēki, patīk gleznot un zīmēt, es izdomāju viņiem uztaisīt tādu kā nelielu dekoru priekš dzīvojamās istabas. Tas ir veikalā mūsu nopērkams viena no mēbeles konstrukcijām, Ivara konstrukcija. Ļoti daudzveidīgs dekors. Viņu var pieskrovēt pie sienas, viņu var atstutēt. Tas ir kā paši vēlas. Un pati labākā ideja no šī visa ir, ka šo mēbeli var nokrāsot. Tagad es parādīšu, kā mēs viņu krāsosim. Tur arī ir daži mazi knifiņi. Es esmu izvēlējusies mīkstākotiņu, kas labāk pārklāj krāsu un arī var nedaudz viņu biezāku un vienmērīgāku. Bet, ja vēlās nedaudz tādus tā kā otas triepienu un tā kā reliefiņu, var izvēlēties cietāku otu. Viņš krāso ar tādām kā strīpiņām vairāk. Var tādu tā kā vecinātu efektu arī dabūt, bet to mums uz doto brīdi nevajag. Tāpēc mēs izmantosim mīkstāku otu, lai tā mēbele vienmērīgāk pārklājas, un mēs nokrāsojam no abām pusēm visu. Un tad mēs tiekamies pie Reiņa un Karīnas mājās. Tad mēs redzēsim, kā viņš iederēsies mūsu interjerā. Nu, čau! Čau! Nu, es tagad domāju, kam ir lielāks satraukums, jums vai man? Mēs jau visu zinām. Jūs jau visu zināt. Kā viņi tik galā ar uzdevumu? Man vairāk patika mēbeļu montāžas diena. Es apmācīju Karīnu, un viņa apmācīja Reini tālāk. Es nodevu zināšanas jau tālāk. Un mēs varējām skatīties, kā Reinis skrūvē. Gaidiet savās mājās arī dzan šādu secību. Kas vēl no visa procesa jums bija vissarežģītākais? Pati plānošana vai skrūvēšana? Noteikti, ka plānošana. Skrūvēšana jau bez Elīnas varbūt arī būtu bijis grūti, bet tā... Ko skrūvēšana? Es taču tikko dzirdēju, kā tas notika. Tāpēc jau man nebija grūti. Skatīties nav grūti. Skrūvēšana bija vienkārša. Reinis visu izdarīja. Labi, ejam skatīties. Ej, tu nost! Ej, tu nost! Nē, nu nopietni! Bravo!
Es šādu plānojumu nebiju iedomājies. Senāk dīvāns bija tur, vienkārši. Jā. Un es vēl iedomājos, varbūt to dīvānu kaut kā tur, kaut kāds nišas, stūra dīvāns. Un te kaut kur būtu televizors, tā kā, kas Un tad visi ar plānojas. pagrieztām galvām šādi skatīt. Jā, nu tur sanāk tā. Varbūt džekiem patīk tā nedaudz tā slīpi visu laiku skatīties. Man nevajag džeku, kurš slīpi skatās kaut kur. Nē, nu, maleči, kā jūs par to sienas tonu tā izdomājāt? Es izdomāju, ka vajag kaut ko siltu. Un tad šo nišu mēs uztaisījām tādu kā siltāku. Arī krāsas sanāca beigās, ka tās, ko tu biji savā skicē likusi, bija gandrīz tādas pašas kā šeit. Un vienkārši Elīna palīdzēja ar savām domām par krāsām, palīdzēja saprast, kā izvēlēties nevis vienkārši skaistas krāsas, bet tādas, kuras arī skaisti izskatās uz sienas, jo tomēr uz lapas un uz sienas tas ir ļoti dažādi. Klausies, šī te arī nebija visa tā, tas garā siena ar fotogrāfijām. Viņi glezno, viņiem ir bildes. Sākumā mēs esam salikuši bildes un arī Rēņa un Karīnas mākslas darbus. Kā tā ir iespēja, ka tu kaut ko jaunu uztaisi, parādīt ciemiņiem, vai arī pats tu vari ienākt, šis ir mans, man patīk, kā viņš tur izstāsta. Tas uzreiz dod tādu personalizētu noskaņu istabai, jo, ja tās bildes noņem, tad tikpat labi tā varēja būt daļa no IKEA showrooma. Bet, kad ir bildes, tad tas jau ir tiešām par mums. Kā ar to slieksni, es skatos, tas arī ir mainījies, vai ne? Tā flīze ir nedaudz ar tādu kā grubulīti iekšā, lai neslīd tās kājas tik ļoti. Bijām jau pieraduši pie dubļainā baltā pakāpja. Vairs nebūs dubļens. Kas tas pa tādu palikni, tureklī, trepī? Šī ir Ivara konstrukcija sāna, kur es nokrāsoju līdzīgi kā mūsu skapīši, kas ir pie sienām. Tu gribi teikt, ka šī ir skapja mala? Jā. Es saprotu, jūs darat, ko gribat ar tām mēbelēm, un tam ir pielietojums. Jā, un tam ir oriģināls pielietojums. Iespējams, dažādas tās kombinācijas varam tos āķus nomainīt pret kaut ko citu vai vēl klāt paņemt tos āķus. Es domāju, ka mums noderēs. Turklāt mums ļoti patīk vispār kaut ko improvizēt un pašiem taisīt vai pielabot. Klausieties, par ko bija vislielākie strīdi? Nu, pasakiet godīgi. Mēs ļoti uztraucāmies par dīvānu izmēru, jo viņš ir platāks pat par šo nišu, un mums likās, ka viņš visu istabu aizņems. Un Reinis dusmīgs staigāja pa māju un mēģināja iztēloties, kā viņš nespēja tikt apkārt. Mēs uztaisījām maketus uz grīdas, lai saprastu no krēsliem un no mērlentēm, lai saprastu, cik daudz viņš vietas aizņem. Jā. Nu, Adela, kā tev patīk, ko? Viņa tev parādīs, ka viņai patīk. Jā, patīk, jā. Ai, kā patīk, jā. Tad, kad šovs sākās un mēs izlozējām, ka mēs visu darīsim paši un plānosim paši, no vienas puses es biju priecīga, bet no otras puses es biju vīlusies, jo tas būs grūtāk, bet īstenībā tas viss beigās izrādījās diezgan viegli. Mēs tālāk arī darīsim visu paši, un tagad vismaz mēs stabili zinām, kā ir jādara, un dažas mūsu pieredzes viesistabā mums parādīja, ka ir jāseko instrukcijām, un tad viss ir diezgan viegli īstenībā. Skaisti, vai ne? Šis ir pierādījums, ka ar nelielu palīdzību arī jūs paši visu varat izplānot un samontēt kopā tā, ka skaista gan viesistaba, virtuve un pārējās telpas jūsu mājoklī. Uz tikšanos nākamnedēļ! Jūsu interjera priekšmeti būs... Yes!